To Vancevu pilnībā attaisnoja Jānis Zvērsjūras Bindars, TV3 ziņas. Maijā jau 22. reizi notiks populārais Rīgas maratons. Pilsētas mērs Nils Ušakovs, kurš pagājušā gada maratona laikā iedzīvojās pamatīgās veselības problēmās, šogad tajā nepiedalīsies. Maratona organizētāji gan stāsta, ka šoreiz vēl vairāk rūpēsies par dalībnieku labsajūtu un drošību trasē. Kā ierasts, Rīgas maratona starts paredzēts 11. novembra Krastmalā 8:30 no rīta. Vienam no pasākuma atbalstītājiem Ušakovam pērn pusmaratona pievarēšana beidzās ar nonākšanu reanimācijā, tāpēc šogad pieņems lēmums neskriet. Es esmu atsācis skriet, un es, teiksim, brīvdienas varu noskriet 5-6 kilometrus, bet, esam realisti, man ne rādi, ne draugi, ne citi vai cilvēki vienkārši neļaus piedalīties tādas lietas, un es arī pats īpaši negribu tur kaut kādiem rekordiem un citam lietam. Ņemot vērā notikušo šogad maratonā tikšot pievērst vēl lielāku uzmanību drošības aspektiem. Visā trases garumā stāvēs brīvprātīgie, lai uzmanītu, vai dalībniekiem nepaliek slikti. Tikšot izvietots vairāk ūdens staciju, bet ja izdosies vienoties ar ugunsdzēsējiem, skrējēji varēs atveldzēties īpašās dušās. Visi skriet gribētāji gan tiek mudināti izvērtēt savas spējas, kā arī pārbaudīt veselību. Šogad skrējēji būšot vairāk. Mēs šogad pirmo reizi esam ieguvuši ļoti augstu Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas šādu atzinību, kas ir tāda saucamā bronzas kvalifikācijas zīme. Tas nozīmē, ka principā mēs esam vieni no kaut kādiem 50 maratoniem visā pasaulē, kas šādu novērtējumu ir ieguvuši, un vienīgie Ziemeļa Eiropā, kas, protams, ir tāds, ka mēs varam sagaidīt daudz vairāk arī ārvalstniekus, kas brauks tieši skriet Rīgā. Rīgas maratons notiks 20. maijā, kā ierasts paredzēts 4 distances – maratons, pusmaratons, 10 un 5 kilometru garās trasēs. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas.